Sveiki visiem! Šodien atkal iesim uz Fīderi. Pagājušo nedēļu tur nesanāca uz to Purva ezeru aizbraukt, jo braucām uz tām pļaviņām, tur projām uz to Daugavu. Spinningu, tā teikt, jo tur tā Daugava tā kā taisījās laist lejā, nu tad mēs tur pēdējā vilcienā ielicām, bet nu laiks bija švaks un es bišķi ar mānekļiem tur neuzminēju, paņēmu pārāk maziņas mānekļus, tāpēc man tur tā īsti nekas nebija, līdz ar to nekāds vilnekļi tur nesanāca. Nu un šodien tad iesim atkal uz Fīderu, un nezinu, rīt varbūt mēģināsim aizbraukt uz to meža ezeru, uz to Purva ezeru, tā saucamo, to spinningu pamētāt vai kādā gulbdī, tad redzēs, kā tur būs nospinots. Tā kā tā, laiku netērēsim, iesim krauties ārā. Nu ko, pirmais breksīts ir pēc stundas. Nu ko, copēju atkal blakus koncerta zālē Mītava. Zvejnieki drusku te ir. Kādi aizbrauc, laikam viņi pa nakti sēdē, kādi atbrauc. Nezinu, pēc 50 minūtēm kaut kur pieteicās pirmais breksis. Tā kā tā, nezinu, šoreiz kaut kā slieka vispār nestrādā. Bet vēl tā agri spriest, tāpēc, ka tikai stunda pagājusi. Bet, nu, visas copes principā ir tikai uz balto muškāpu, tā teikt. Jau pirmajā iemetienā bija copīta, bet to es nogulēju, tā kā. Nu, viss, nu, nezinu, to slieku kaut kas ēd, bet tā kā copes, kā tādas nav. Varbūt pavadiņi bišķi pa garu, nezinu. Nu, redzēsim. Paliks gaišāks, tā jau būs skaidrības. Kaut kas tur baigi lēkā. Pilnīgi. Nezinu. Kas tāda ir pa zivi. Jocīgi, nu labi. Un gaidīsim nākošās. Nezinu, kas tā bija pa copi tāda. Nekā nav it kā. Nevar saprast. Tur kaut kas ir. Ir. Breksons. Brekšlons. Otrais breksīts. Tā kā nu tā.
Nav liels, bet ir. Makšķerē arī kaut kas rausta. Tur visu laiku kaut kas tā vienu reizīti norausta. Un viss, vienu reizīti norausta un viss. Tā, pa bišķam iet. Oi, kur kamera pagriezās brīcīgi. Vēl viens breksīts. Uzreiz iemetienā. Es spēju nostiept augliņu. Un viss uz balto pagaidām. Nē, viens bija uz sliepu, jā. Viens breks bija uz sliepu, tas otrais bija uz sliepu. Tā kā tā. Laikam breks ir pienācis. Izskatās, ka vēl viena vimba nāk. Nu, pēc tā kā raustās, tad tā kā vimba būtu. Nu, vimba tā kā nāk, jā, pretojās. Jā, vimba vēl. Bet jūs te tagad tādas smukas, tādas tā kā es nezinu, oranžas. Nu, šitā ir lielāka pa iepriekšējo, tāpēc, nu, varam pat nemērīt. Tā makšķerē arī kaut kas tur, nu ko, vimbas sāksies tagad, jā. Te otrā makšķerē arī laikam makšķerējās. Rausta tā kā traks. Būs turpinājums vai nebūs. Laikam jau nebūs. Kaut kas turpina raustīt. Nu tā nav vimbas cope. Vimba tā jau tā konkrēti uzreiz sit. Kaut kas noraustījās it kā. Tas bija pretestība no... Nē, nav nekā. Nekā nav. Kāpēc tas vēl tur maziņš? Agal breksīts.
kā pa bišķam te mums kaut kas lasās. Tu tā ierīs. Šķiet lielāks asarīts. Kaut kas tur raustos garām. Vimbai līdzīgs laikam. Nevar saprast. Pēc tā kā viņi pretojās, tā kā vimba. Nē, breksis. Bet pretojās tā kā vimba. Breksīts, jā. Ko breksīts? Tāds, nu, visu lielāks kā plaukst. Nākal iemetienā. Kaut kas tirinās. Neuzspēja nolaisties līdz zemē, kas sita. Nu, pati piecirtās. Kas pa zītā nevar saprast. Mums raudiņš. Nu jā, cits nekas tā necērt. Nekas. Arī raudiņi ir labi. Velkam lielo zivi. Lielo zivi velkam. Atkal giganti, rekordi. Atkal tie mazie asari nedos mieru tagad. Kārtējais breksīts. Neuzspēja ieslēgt, domāju, ka nav, viņš tik viegli nāca. Nu tāda, es nezinu, tā kā plauksta, tāda breksīts nāk. Pagaidām. Bet nu nāk. Un tad pieķēries. Oi. Rekšulēns. Man tā kurtka virs tur. Un te bišķi. Smuks. Jau. Nu, vēl viens breksīts, ne? Nu jā. Tu nepaspēji to kameru ieslēgt. Tas cops tik ātri notiek. Atkal brekšulēns, tikai tāds maziņš jāprotams, bet nu ir. Tātad brekši punktā turās. Bet kur tad tie plauži? Nu tie brekši, bet tie tik ir pār pa kilo, nu. Mums jau gribās tur kaut ko sakarīgāk arī noķert bišķi. Neko. Laiks bišķi sāk bojāties, nezinu. Vietiņš pa bišķam, vējš pa bišķam, bet nu copas turpinās, nu tad sēžam tālāk. Piemaisīja bišķi barību klāt. Par barībām nestāstīšu, jo tam īsti jēgas nav. Jo te ko gribi, to ber iekšā viss, un es domāju, putru mājā izvārīs bērts un arī būs labi. Tāpēc, nu, cik es esmu nomēģinājis uz visām barībām viņš.
copējās, ja ir copi, protams. Nezinu, kaut ko es noķertu. Maziņš, jā. Maziņš kaut kāds laikam atkal asarīts. Baigi žitarīt tur mēnās. Jā, asarīts. Šitādi te mums te ķerās arī šodien. Ko te laikam būs jāmet miers? Tārti beidzās, sliekas tā teikt. Izbeidzās. Pat pa krastu kaut ko vēl pielasīja bišķi, bet nu baigā jēga sēdēt jau nav. Pulkstens ir 11 dienā. Tā kā nu laikam tomēr ir jābeidz kaut kas te raust, atkal kārtējo reizi āķi noēda. Nezinu, kas man tos āķis tēd nost. Nu tā. Līdz paskatīsimies, ko mēs tur esam saķēruši. Ja te nebūs copīti tagad. Turpinājums copēt. Tajā plus mīnus. Jātaisās mājā. Labi, parādīšu tūlītās, kas mums te ir saķēries. Jo jābūt jau diezgan labiem. Labi, es te pāris breksīšu. Vēl noķēru. Tomēr nebija rekti paskatīt, kā mums tagad viss te slidinās. Ir gan brekši, gan vimbas divas. Smukāki breksīši, sliktāki breksīši. Un tā kā tā. Plus mīnus copīt ir normāli sanākusi. Tā kā nu tā. Skatāmies video, laikojam, komentējam, iesakam kas kā. Nu un gaidīsim nākošo video. Es domāju, ka es rīt braukšu uz to Purvu ezeru. Un mēģināšu tur kādu līdaku noķert. Ja video neiznāks, tad mums tur nekas nav sanācis. Ja video iznāks, nu tad jūs visu pasi redzēsiet, kā tur ir sanācis. Tā kā nu tā. Visiem visu labu. Tā vēl nobeigumā vēl viena lielā zivs. Kāds smukums, ja?